Ja kādreiz tā bija viena diena, tur iziet kaut kur pa mežu pastaigāties, tad tagad jau es mierīgi to varu darīt arī mēnesi. Es vienkārši saprotu, ka es to varu izdarīt. Man tā ideja jau bija labu laiku, bet man bija dažādi šķēršļi. Viens no šķēršļiem man bija draudzene, un es izšķīros ar draudzeni. Es sapratu, ka tagad man ir brīvība. Man nav mājās jāsēž, jābūt ar draudzeni kopā un ko, kad tagad es varu darīt. Jo, ja es būtu, piemēram, tagad ar draudzeni kopā un es aizbrauktu uz 2-3 dienām, nekas labs tur nebūtu. Te pie jūras ir vējā rūdītie. Mums bija te vīram brālis 92 mēneši pietrūka no 100 gadiem. Un varas zvejnieks saka tā, tie, kas uz zemes, lai Dievs valīdz tiem, kas uz zemi, tie, kas uz jūras, tie paši zinās, ko viņi dara. Tā ir, jā, jo pie jūras dzīve tāds liktenis mums ir lemts. Šo zemi un šo jūru neviens mums neatņems. Es jau vienmēr saku, ja grib man iestrēdināt cietumā, taisot man uz Rīgu ielikt tur 9 stāvu namā vienā lesē. Nekāda gadījumā. Jā, un tā iestājos Mērsaku zivu fabrikā, te Bērciem cehā, un tā visu savu mūžu pavadījusi esmu te. Bet brīnišķīgi tas ir, ka vienā vietā var nostrādāt visu mūžu. Jūs tādu slimību zināt, puntnābelis? Puntnābelis. Kas tā pa slimība? Pastiprināt ēzību un riebums pret darbu. Jūs tā ir riebīga slimība, ja tas puntnābelis ir. Es kā kāja pāri jūrai lidinos, es kā kāja jūras zelmē aizlaižos, es kā kāja tik pēc jūras ilgojos, kas man citur tādu prieku dos. Pie jūras dzīve manā, tāds liktenis mums ir lemts, šo zemi un šo jūru. Neviens mums neatņems, gan vēja spīts ir manī, gan zilās jūras saules. Jau skani, 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 jau skan man viļņu vāls. Izmitināja mūs, principā es nezinu, tas ir draugu namiņš, bet kā viņi nosaukt, apakšā ir garāža, un virs garāža ir uzbūvēta vienkārši tāda kā istabiņa, kas ir domāti tieši priekš draugiem, tādiem kā mēs. Var atbraukt, palikt, te vismaz, es domāju, var sagulēt kādu 6-7 cilvēki, jau uz grīdas guļumi. Ir baigi jauki. Pats rīts, gulējuši labi. Tagad es esmu pamodies tā, ka es varu braukt atkal, man viss ir kārtībā. Esmu paēdis, atpūties, uz jūru paskatījos. Novēlēs jums laimīgu ceļu, Latvijas karogs ir. Lai jums veicās! Aiz upītēs es izaugu, aiz jūrīnes nolīgoju, aiz jūrīnes nolīgoju. Kas skait mani vien nelīgoti, uzstādīra pūdentiņa. Manuprāt, neesmu aptauju veicis, un es domāju, to neviens nav darījis, bet tie, kas pie jūras dzīvo, viņi nevar iedomāties to, ka varētu dzīvot
bez jūras vai kaut kur iekšzemē. Protams, kādu laiku vienmēr mums visiem ir kaut kādas citādas dzīvē, dažādi pagriezieni, kad tev ir kādu laiku jābūt prom, bet tas, kas pie jūras ir dzimis vai dzīvojis vai kā, lai kur arī negadītos būt, es domāju, ka vienmēr viņi gribētu būt kaut kur tur, kur ir tieši jūra. Nav tāda diena, ka es neaizēju uz jūru vai neaizēju vairākas reizes uz jūru. Kā es teicu, mans rīts sākās ar to, ka es pieceļos, paņemu nūjas, pastaiga gar jūru, pelde un mana diena sākās. Man tas es nevaru pastāstīt, tāpēc, ka tas vienkārši tā ir. Man vienkārši ir iekšējā nepieciešamība. Es bez tā dzīvot nevaru. Ja es neaizēju, tād, ka es aizbraucu kaut kur prom vai uz Rīgu vai ko, man tas ir tāds iztrūkums manā dzīvē, ja es no rīta neesmu aizgājis uz jūru. Ja. Tas vienkārši tā ir. Mēs šeit Kolkā šajā pusē uzskatām, ka mēs dzīvojam nostūrī. Gan, ja jūs esat kādreiz redzējuši karti Latvijas, tad tā zeme šeit beidzās. Patiesībā te ir no divām pusēm jūra un tikai trešā puse ir zeme. Vecais tēvs jau gāja jūrā un tēvs gāja jūrā un katrs jau kaut ko savā laikā. Bija tēvs pirmais ar driftertīkliem, tur Atlantijā siļķis ķēra 56. gadā. Bet vecais tēvs tas jau pirmos Latvijas laikos gāja jūrā. Man nekad nav bijis bail no jūras. Reizēm ir tā jocīgi bijis, ka redz kaut kādu viesuļu vētru nāk virsū, tad tāda siena vienkārši tu nevari izmukt ar to laivu, nekur izlidot ārā, nekur zibenes pērkonis nāk, tāda siena veļās, nāk virsū. Tu redz, ka nāk, bet neko jau nevar izdarīt. Vienkārši vēsā mierā. Es domāju, nekad negribētu pilsētā. Nekad nesaku nekad, ja, bet nezinu. Tur ir tā kā būries justos, man liekas. Transports un troksnis un gaiss. Jūras gaiss ir pilnīgi cits gaiss. Es pat tā tagad nevaru izstāstīt, ko es domāju, bet, ik pa laikam visu kaut ko padomā jau diezgan daudz uz priekšu. Kad tu zini, ka tu būsi kaut kādā Ventspilī, tu būsi pēc tam Liepājā un liekas, ka, vai es varēšu tik tālu aizbraukt. Tādas domas nāk galvā. Ir forši. Ir forši, man patīk. Es neesmu nekad gulējis Pažobelē. Tādai lielai mājai. Bet viss tā ir līdz šim kārtība. Ko, vat šitā?
man patīk redzēt pasauli. Man liekas, viens un tiem iemesliem, kāpēc vispār dzīvot. Bērni, tas ir tās viens, kaut kāds atstāt pēc sevim kaut ko paliekoši. Nu, tad arī redzēt to pasauli, kurā tad mums ir iespēja gan tajā laikā, gan telpā dzīvot. Vienā Nīderlandes fermā mani uzņēma 75-gadīgā pāris. Viņi paši ar riteņiem nebraukā, bet kāpēc viņi tur iesaistījušies? Mūsu meita 2 gadu atpakaļ brauca pa Donavu, gar Donavu brauca, ne? Un viņu arī uzņēma sveši cilvēki. Mēs tev gribam tādā veidu vismaz, atmaksāt to ar labu kādam citam cilvēkam, ne kuriem citiem cilvēkiem. Un tas ir, tu darīsi labu, tas labs pēc tev nāks atpakaļ. Varbūt ir kaut kāda frāze vai teikums, kas ir tiešām tāds ventspilniecisks. Tevi šī? Tevi šī, jā. Tevi šī. Jā, to var daudzreiz dzirdēt. Jā. Tā ir tā viši. Ko tur darīt? Tā viši, jā. Es ar savu māmuliņu kopā metu kopā audu. Es ar savu māmuliņu kopā metu kopā audu. Kad es gāju tautiņās, uz pusēm dalījāmi. Kad es gāju tautiņās, jūs pusēm dalījām. Te ir tas feelings, ka tu esi zemes malā. Te ir osta, izēja jūrā, tu kaut kā apziņā vai zemapziņā pāri ir Gotlanda. Katru vakaru te ir fantastisks saulriets, vai mākoņi ir vai nav. Ideāla vieta dzīvošanai. Mēs vācam akmeņus, stiklus, jūras kokus, dzintaru, protams, un apstrādājam, veidojam visādas jocīgas lietas. Tas ir kaut kāds loģiskais risinājums, kad tu ej gar jūru un spārdi tos stikliņus un tos mazos apaļos olīšus, un tu pēkšņi saproti, ka viņi baigi smukie, vajag kaut ko darīt. Un tad sāk interesēties. Beigās mēs nonācām pie tā, ko amerikāņi sauc par juvelieru kvalitāti, ja, ka tu vari izurbt stiklā tā, ka nav ne mazākās lauskiņas apkārt, ja, tam caurumiņam. Bet tā jūra jau, saulrietis, sērfs, te jau, viss, kas te dzīvo, viss sērfo, ja, tad tie aktīvākie cilvēki, vai arī ar supdēļiem braukā. Es kaut kur lasīju, arī viens vāglosnieks bija teicis, bet arī ienācējis, ka sērfot ir super, jo tad, kad tu sērfo, tad galva absolūti atslēdzās no visa cita. Esi tikai tu un vilnis. Ja? Tas ir ārkārtīgi labs tāds relaks pasākums. Jo mums arī diezgan bieži, tad, kad ir stiprs vējš, tad darbnīcņai pie durvīm ir vienkārši uzraksts, ka esam sērfoti, būsim rīt. Ja? Viss, tad bizness tiek aizmirsts.
Nu, pašā sākumā es domāju, ka es vēl īsti nesapratu, ko es tā kā daru. Nu, pirmajā dienā noteikti es vēl neapzinājos, kādas būs tās nākamās dienas, bet tagad jau ir jau 6. diena un tas ritms kaut kā jau ir iegājies. Ir zināms, cikos jāceļās, cik kilometri kārtīgi jānobrauc un ka pa vidam būs cilvēki, kur tiks satikti. Un no tiem iespaidojoties šīs, principā, 6 dienas ir paskrējušas nemanot vienkārši. Ir nobraukt jau 419 kilometri. Katrā ziņā ir interesanti dzirdēt, ko cilvēki stāsta, kad, piemēram, vakardien, kad tu dzirdi, ka cilvēks vienkārši viņš ir dzīvojis Rīgā, viņš ir dzīvojis galvaspilsētā, kur principā ir viss. Un viņš ir pārcēlies uz dzīvi, bet viņš izstāsta to, ka šeit ir tik jauki dzīvot, ka šeit ir lieliski saulēkta, saulrieta, te var braukt ar laivām, te var supot. Nu, tas viss man, piemēram, dzirdot tādu cilvēku stāstus, es iedvesmojos no tā. Un man gribās braukt tālāk, man gribās satikt atkal, jau nākamajā vietā atkal līdzīgus cilvēkus, kas stāsta arī dzīves prieku pilnu stāstu par sevīm, un tādā veidā es iedvesmojos un ceļoju tālāk. Kad ir piemēram kāda negaisi, nu tad tev ir tādas emocijas, ka tu jūti to haosu, to visu, kas notiek, nu, visi tie viļņi. Tad, kad tev apšļāts un vējš, un viss tev ir tāds, liekas, cik daudz kas pasaulē ir tāds nemierīgs, bet tā ir pašā laikā, kad viss norimst un tu jūti to mieru. Un dažreiz tev neko vairāk nemaz nevajag. Jūra rūda. Es neesmu baigais jūras peldētājs, es ļoti bieži neaizēju uz jūru, bet, kad es aizēju uz jūru, tas nozīmē, ka tajā brīdī man ir vajadzīgs kāds morālais rūdījums. Vai es kaut ko esmu zaudējis, vai es kaut ko esmu iegūs, bet es aizēju līdz jūrai, lai to visu, nezinu, noslīpētu līdzīgi, kā jūra noslīpē akmeņus, tāpat es arī noslīpēju tur savas izjūtas, savas domas. Man tā dziedāšana, tā ir ārkārtīgi liela sirdslieta, ja? Un kad es dzirdu, ka viņš šeit dzied, ja? Nu, tas vienkārši, tā ir liela bauda. Un tāpēc tā tradīcija arī saglabāsies, jo tā senā dziedāšana un ar koklas skaņām kopā, un, nu, tas ir dvēselē. Vai ir visi sanākuši, ja viss bija pēdējais?
būtībā katram novadam ir ļoti daudz pašiem savu dziesmu. Bet tās dziesmas, protams, ir aizteigājuši pa Latviju, un vai viņas ir aizgājuši no Rucavas, vai viņas ir atnākuši no kaut kurienes uz Rucavu, bet Rucavā pierakstīs ļoti daudz. Bet ir viena dziesma, ar ko mēs patiešām lepojamies, un kura nav citur. Un skandinieki, un tieši Helmijas tāla teica, viņa teica, tā ir Rucavas dziesma. Citur tāda nav, ja ne pierakstīta, ne arī ne citur to zina. Nu, tad iztēloties, kāds tur skaists stāsts. Kura tu jāsi smuks puisīti ar to bēroku melīnu, kura tu jāsi smuks puisīti ar to bēroku melīnu. Jāšu es pie straujas upes dzirdīt savu melīnu, jāšu es pie straujas upes dzirdīt savu melīnu. Tai upītei stāvi kranti, baidās mana kumelīnis. Es tik brīvi elpoju, jo šeit ir tāds gaiss, nu kā nekur. Te viss ir zaļš un tīrs un skaists. Kā var daba izspēlēt tik daudz toņus, tādas krāsas? Man liekas, īsts latvietis arī sākas no dabas, no darba, no īstas strādāšanas sviedriem. Vicis un biškopība kaut kā ļoti dabīgi atnāca un pievilka, un ne tas darba smagums, ne arī daudzie dzēlieni, tas nav kaut kādā ziņā atturējis. Daudz saka, tas ir tāds noslēgts darbs, tad meža vidū tad strādā biškops ar sirmu bārni, tad es esmu diezgan tāds pretstats tam visam, un ļoti daudz cilvēku ar to redz, un man ikdienā atgādina. Es ceru, ka būs kāds, kas to turpinās tālāk. Ģimene nodarbojās ar biškopību jau kopš 1857. gadam, un tad mēs biškopi jau 6. paaudzē. Jā, ļoti bieži arī uznāk pagurums tāds, ka varbūt gribētos arī, tā jautāt, kāpēc tas vajadzīgs, bet tas ir diezgan daudziem, kas ir tādos arodos jau veiksmīgi, kad
ir tādi kāpumi, kritumi, bet beigās jau laiks parāda to, ka tu esi palicis tajā biznesā un ka tu esi priekšu. Doma, kā izveidot šo muitas māju, man bija jau ļoti sen. Es krāju dažādus materiālus. Atvilknītais bija sakrāti no 72. gada līdz šodienai visi raksti par ezeras ļaudīm, vienalga, kur viņš iestrādāja, vai kolhozā, vai kādā iestādē. Es visu izgriezu un sakrāju savās atvilknītēs. Un šeit viņi tagad arī visi ir albumos salikt iekšā. Un ja tu ar vienu kāju jau esi tajā darbā iekšā, tad zinat, kā ir. Gribas rakt un rakt vēl dziļāk un redzēt to gala rezultātu. Un tas ir pats galvenais. Tas ir mūsu cilvēku labā. Un man vienkārši tas interesē, un katrs fakts ir saistīts ar otru faktu, un viņi velk viens otram līdzi. Kas akls ir pagātnē, tam nav arī skata nākotnē. Jo ir jāzina katram savas saknes, katram sava dzimtā vieta, savu senču pagātni. Latvietim pirmām kārtām ir jāmīl sava zeme. Es nevaru iedomāties, ka es varētu aizbraukt un strādāt un dzīvot kaut kur citur. Tā mīlestība pret savu zemi, pret savu dzimto vietu, pret saviem senčiem, tā mīlestība ir jākopja. No bērnības par to lauksaimniecību viss saistīts. Viss ir. Citi jau šeit nav ko arī īsti tā darīt. Sākām ar 3-8 hektāri, tagad ir apsaimniekam 1600. Darbs ir katrs gads jau atšķirīgs lauksaimniecībā. Tagad jau arī nekādas sestdienas sēdienas nav. Ziemā cenšamies ielāgot tas sestdienas sēdienas, ka sezona beigusies lauksaimniecībā. Visu gadu jau, protams, ka neizturēt tā, bet tagad jau, ja tik graujuši novākšana, tad jau jā. Un aizka līdz pusvieniem strādā pūlām. Ķērā moments. Es šeit ieprecējos. Šī ir mana pirmā un vienīgā darba vieta, tā būtu jāsaka. Atnāca šīs skolas direktors ar manu vīru uz mājām. Žanne, tev jānāk strādāt uz skolu. Nu vajag, ļoti vajag. Un tev ir izvēle. Vai nu nāc par latviešu valodas skolotāju, būrtnīcas, labošana, vai nu nāc par mācību pārzini. Nekas nebūs jādara.
Nu, tā es arī neko nedaru jau 30 gadus, lai gan īstenībā es tagad tikai apzinos, ka tas ir īstenībā diezgan liels darbiņš. Es varētu uzskatīt to par sirds darbu. Es visu savu mūžu liekas daru vienu un to pašu, bet tā nav, jo es visu laiku daru kaut ko, nemitīgi kaut kas mainās, nemitīgi kaut ko jaunu daru. Un tas man pašai liek tā kā izaugt, mainīties. It kā jau vienpatis, jā, tas latvietis, tāds ir mazāk tā kopības sajūta varbūt, bet daudzi jauniešiem ir tā, ka viņi aizbrauc no šejienes projām. Nav darba, nav kur palikt, un varbūt tad viņam nav laiks domāt par to latvietību, viņš domā par zināmā mērā par izdzīvošanu. Arī tas ir tiesa. Lai gan, ja esi uzņēmīgs, ja, tā uzņēmība, un tas latvieša sīkstums, ja tev ir, turēties pie zemes, un arī tad, kad ir grūti palikt uzticīgam savam mērķim, savai zemei, tā ir latvietība, tāds spīts, tāds labs spīts tāds, un pieturēšanās pie kaut kā sava. Man tā liekas. Es šeit atrodu savu vietu. Šeit man ir tās manas nodarbes, šeit man ir atbalsts, un šeit mēs esam arī draudzes cilvēki ir ļoti draudzīgi savā starpā. Ļoti draudzīgi. Mēs kā viena ģimene. Pierobežā gan gaiss ir pilnīgi cits, gan debesis ir pilnīgi citas. Paskatieties ārā. Ja to ierāmētu, viņas ir tik nedabīgas, it kā, ja? It kā nedabīgas. Un ieliks rāmī, teiks, vai kur nepareizi. Bet es esmu mēģinājusi, un ļoti skaisti tas izpildās, un ļoti skaisti, un man patīk, bet es vienmēr ar tādu kā satraukumu, es nezinu, kas tur iznāks, bet rezultāts vienalga man apmierina, un tad es esmu laimīga. Ja tu esi labā prātā, un es cenšos noturēties, es cenšos redzēt labo vairāk. Ja tās emocijas ir labas, tad arī tā roka arī velk uz to lietu. Es tāds diezgan optimistisks cilvēks vienalga, lai cik grūti varbūt kādreiz dzīvē ir. Tas nonāk knikt, to nevar pateikt tā. Nospēlē kaut kāds klikšķis. Es pat arī nezinu, kā tas notiek. Es to teicu, ka man Dievs no debesīm to iedeva. Jāgaida to klikšķi kaut kādu. Rokdarbi un māksla, tas ir mana būtība. Es iegūstu tās zināšanas, un pēc tam es varu nodot tās tālāk. Tas ir lielāka vērtība nekā tikai es radītu pati sev. Es iedvesmojos ļoti gan no latviešu etnogrāfiskajiem rakstiem, gan no cimdu rakstiem, jo katrs tas cimdu raksts slēp sevī tādas spēcinošas zīmes, kas saliekot, piemēram, kopā, tu jūti, ka tās ir tavas. Laime jau ir turpat, kur tu esi, kur ir tavi radi, kur ir tavi draugi. Tu strādā savā zemē, strādā sev. Tu zini, ka tam būs kaut kāds rezultāts, ka tas pēc tam nesīs kaut kādu gandarījumu, ja ne tev, varbūt taviem mazbērniem vai bērniem. Man liekas, pat ja arī nav tāda darba, kādu tu gribi, tad ir jāveido pašam savs uzņēmums. Jebkuru darbu, ko tu dari, ir jādara ar prieku un gandarījumu un jāzina, ka tajam darbam būs kaut kāds rezultāts. Meitai, viņai, kad piedzima mazā meitiņa un nevarēja kafiju dzert, pupiņu,
Tik daudz, cik gribējās, atcerējās, ka vecmamma Alīda bērnībā gatavoja kafiju no cigoriņiem. Nu, un mēs visi palīdzējām to atsaukt atmiņā, un šo kafiju nedaudz viņa saražoja uz Ziemassvētkiem, turpat uz Plīts, un padalīja saviem draugiem paziņām. Piemēram, Mārtiņš Rītiņš ļoti atbalstīja mūsu, teiksim, ar tādu, kā saka, tik uz priekšu, vajag ražot, viss dabīgs būs. Nu, ja ne Mārtiņa Rītiņa diez vai būtu sākta ražot, ne? Pierobežā, man liekas, tāpat kā visur, pašiem jādomā, ko darīt, ko darīsim šodien, ko darīsim rīt, kā dzīvosim. Sava brīvība ir, bet sava atbildība arī ir, jo, ja tu neizdarīsi tā, kā vajag, tu pats arī atbildēsi. Jābūt mērķim, jāprot viņu sasniegt, jātiecas uz to mērķi, kaut arī ir daudz grūtību. Grūti jau, protams, var būt to mērķi tādu nostādīt un viņu sasniegt, bet, nu, vajag. Gan jau katram sava vietiņa kaut kur uz pasaules ir. Kādreiz kādam jaunam cilvēkam, tur beidz un nevaru darbu. Saku, nu tu tev kaut kur tava vieta ir, jā, un tad cilvēks, piemēram, atrod darbu. Man liekas, ja es kaut kur aizbraucu prom, jā, tad man ir žēl, piemēram, vasarā, man ir žēl tās nedēļas, ko es neesmu redzējusi šito vasaru, kas pie mums ir, jā. Agrāk tā nebija, bet tagad kaut kā paliek, tā liekas. Man liekas, ka es esmu kaut ko pazaudējusi, ja es te neesmu bijusi kādas dienas. Nu, teicu, būtu pilsēta, būtu varbūt kādas sporta zāles, baseini. Mums ir dārs, mums ir kāds lops, jā, pie kura ir jāiet. Tas tev ir disciplinē, tev ir jāiet. Nu, gribi, negribi, tev ir jāiet. Tev no rīta ir jāpieceļās, tev vakarā jāaiziet, no tās siltās istabas augstumā jāaiziet, tas kustonis jāpabaro, nu tādā veidā. Vecmamma ir lietuvieta, vectēvs ir polis no Čenstohavas, jā. Bet visi mani, piemēram, jau arī kā iet vecmammas ģimenes, tur viņi bija kādi 6 bērni ģimenē, arī tie mana tēva paaudzes. Nu, mēs visi uzskatām sevi par latviešiem, jā, vienalga mēs visi latviski runājam, mēs visi esam latviešu skolās mācījušies, vai es esmu īsts latvietis, vai es neesmu īsts latvietis, nu es te esmu, un es to uztveru, ka tas ir mans, ka tas tā, nu, un ne pret ko citu es negribētu to mainīt. Nedrīkst padoties, ja? Nedrīkst rokas nolaisties. Nu, vienalga, nesanāk kaut kas vienā vietā, ņem otrā. Ja? Nu, tāpat arī, bet arī latvietim viņam jābūt tādam par sevi jāpastāv vairāk. Vairāk varbūt vajag, lai tiešām tā latvietība nepazūd, lai mēs te kaut kur pasaules vējos un pasaules ceļos neizzūdam, jo tomēr mums ir sava valsts, mums ir sava valoda. Nu, ne katram tas ir, un lai mēs to visu nepazaudējam vienkārši. Lai mūsu bērni, mazbērni pie tā pieturās. Ar to vien mēs esam bagāti, un mums ir jāmāk to vienkārši noturēt, nosargāt un saglabāt. Kompānija forša, Dairis ar maniem brauc jau 3. dienu. Tad ar mums šodien pievienojas Armands. Komanda jauka, varam parunāties, visiem kopīgs intereses. Sākumā, kad man Toms teica, ka viņam labāk patīk braukt pa Zemnieku, tad es tā domāju, ko nopietni. Bet tad, kad mēs sākām braukt pirmoreiz, tad sapratu, ka tiešām ir daudz interesantāk un ir vairāk ko redzēt, un tās mašīnas netraucējumi var braukt blakus un runāties, tev nav jābrauc visu laiku vienā rindā.
ir kalniņš uz augšu, kalniņš uz leju, kaut kāda trepīte. Tev visu laiku ir jāuzmanās, tā kā uzmanība, un tu visu laiku domā līdzi un arī pasties par riņķi, parasti tie zemesceļi ved pa skaistākām vietām. Man tagad būs tāda nepadarīta darba sajūta, ka es noteikti gribēšu izbraukt arī visu, nevis tikai mazu daļu tagad, kas ir. Es te biju sagaidījis pilnīgi tukšumu, bet es nejūtu vispār nekādu atšķirības starp parastiem laukiem. Bija interesanti dzirdēt vietējo cilvēku stāstus par to, kā te ir un kā cilvēki dzīvo pierobežā. Dažbrīd ir tāds nedaudz pārsteigums, ka tie cilvēki tiešām daudziet ir ļoti latviski un redzēs jau, kas vēl īstenībā priekšā ir. Redzēs vēl ir Latgale. Vidzemē es to nesagaidu, bet Latgalē es sagaidu, ka vairāk būs tā, ka cilvēki krievvalodā runās, jo Krievijas pierobeža un Baltkrievijas pierobeža un katrā ziņā visi cilvēki, ko mēs esam satikuši, manuprāt, ir bijuši ļoti labestīgi un viesmīlīgi un patīkami ar viņiem visi pavadīt laiku kopā. Nav īstenībā ļoti vienkārši. Zinot, ka viņš ir nobraucis aptuveni jau tūlīt būs 1000 kilometri, tad es brīžiem nesaprotu, kā viņš var uztaisīt ātrumu rekordu no kalna lejā un pēc tam piecelties kājās un vēl uzmīt tajā stāvajā smilšainajā kalnā. Bet ir ļoti interesanti, man patīk. Ir mums ko parunāt, ir arī brīži, kad mēs nerunājam un tā, protams, vajag, bet ir interesanti. Ir aizvadīts 12 labas dienas, jūtams jau ir nogurums, kājās ir tīpaši. Vakaros ir tā, ka pēdējie kilometri ir jāvelk. Un redzēs, kā būs tā, kas turpinās viens pats. Es sagaidu uz priekšu tieši to pašu patiesībā. Visos novados cilvēki ir atvērti, ir viesmīlīgi un mēs satiksim jaunus cilvēkus, jaunus amatniekus, mums būs jauks naktsmītnes un mums būs ļoti jauks finišs Rīgā. Sagaidu to finišu, es gribu sagaidīt. Es ceru, ka nekas nenotiks tāds, lai es nesasniegtu finišu. Ļoti smagi, ja godīgi. Ceļš galīgi salīs, visu laiku grimst. Kalns augšā, kalns lejā. Vienu brīdi ir tāds besis, ka gribās nokāpt un nomest riteni, otru brīdi ir tāds, ka tu gribās atkal uzmīt. Tā kaut kā es esmu ticis līdz galam. Nu, vēl neesmu. Vēl pēdējie metri. Jā. Šitā es tā māju atceros.
Es varēju izšūt, adīt, art, pļaut, tagad vēl varu. Es pat varu paņemt, parādīt, kā pļaut vajag. Izskaptīt parasto. Sava darba nežēlot. Pašam atdoties darbam ļoti. Nu, sirds darbs, nu kāds. Saku, kāds pagadās, visu, ko darīt. Nu, ka uzreiz es to nevaru paņemt. Nu, pat drusciņai kaut ko iesākt. Tiklīdz es uzkāpu zirgam mugurē, sapratu, jā, bet tas ir mans. Tur ir jābūt iekšā, sirdī. Sirdī ir jābūt iekšā zirgkopībai. Tu ar viņu celies, un tu ar viņu ej gulēt. Tu viņu iepazīsti no A līdz Z, tu iepazīsti pilnībā visu. Tu vairāk bez zirga nevar ikdienā dzīvot. Kad es atbraucu pirmo reizi, man bija tā, ka es braucu par mašīnu, man liekas, es vairāk skatījos pa logu laukā, nevis uz ceļa. Tur bija ļoti skaisti reliefi un tā tālāk. Un es iemīlējos. Es reāli iemīlējos tieši Latgalē. Un tas arī laikam viens no tiem iemesliem, kādēļ es vēl joprojām esmu šeit. Cik sanāk kaut kādas 5-6 kilometrus no Krievijas robežu. Un šeit es jūtos, kā lai saka, omulīgi, mājīgi. Jā, mājīgi, es pat teiktu. Iedzīvotāji, latviski runājuši iedzīvotāji ļoti, ļoti maz. Mēs esam tā kā plus-mínus minoritātes šeit. Pašā centrā tu vēl dzirdējis latviešu valodu, bet pārsvarā visa komunikācija notiek krievu valodā. Ar visiem darbiniekiem, pilnībā ar visu veikalos, kas ir mazajos veikalos ar kaimiņiem. Visa komunikācija tikai vienīgi krievu valodā. Latviešu valodā var būt tās kādu vārdu, noteikti vieglu vārdu. Tad respektīvi nācās pašam iemācīties to krievu valodu. Es saprotu to, ka tas būs daudz vieglāk nekā visām ciemām iemācīt latviešu valodu, bet vieglāk būtu vienkārši pašam izmācīties šo valodu. Es pamatā esmu redzējis pietiekami pozitīvus procesus un objektīvi tas ciematiņi, kur zaudē socializāciju, paliek pustukši. Nu, man tas īpaši neiebiedina, jo mēs nekad atpakaļ nepagriezīsim to, tāpat kā vecās pilis un vecās muižas un nedaudz arī baznīcas, tāpēc, ka vienkārši nav cilvēku tajā pusēs. Nacionālais sastāvs Latgalē nav tik viendabīgs, un viņš varētu būt arī kaut kādā mikslītī nedaudz kopā. Jā. Tāpēc man nevajag nemaz, lai latviski runātu, man vajag, lai cilvēks mēģinātu. Un ļoti jauka meitenīte patās bija pievārtēm, ilūks, ka es saku, tev grūti. Nē, es runāšu latviski. Tas nozīmē, ka mūsu attieksme pret jaunatni ir ļoti pareizi, manuprāt. Ka viņi mācās, cenšas apgūt to valodu. Особами серпешами до земли краклушиву, особами серпешами до земли краклушиву.
Tas ir kā strādāt kā pieskarties sievietes ķermeni. Ja to rokām pieskaries, nevis virtuāli. Tas jau pavisam cits ir. Varbūt es sapnī kaut kad redzēšu kaut kādus īpašus traukus, un tad mēģināšu viņus atveidot reāli. Manas rokas prasās pēc māla, es nevaru vienkārši. Ja kaut kur esmu aizbraucis uz ilgāku laiku, ļoti ilgojos pēc māliem. Pietrūks viņos, es pašlaik pat sēžu mīcu gabaliņu. Un tas process sagādā baudu. Es esmu Latgales podnieks. Es tomēr strādāju, vēl esmu palicis pie tām vecajām formām, ko mūsu senie meistari taisījuši. Pie tām glazūrām arī es ar glazūrām strādāju. Ja. Veidoju tos, kā saka, to Latgales keramiku. Mēs visi runājam te latgaliski. Savā starpā. Ja. Tas ir pats galvenais. Latgaliešu valodu mēs jau nekad neaizmirsīsim. Mūsu bērni arī runā latgaliski. Ja. Mēs esam izdzīvojuši jau cik gadsimtus, un es domāju, ka izdzīvosim. Galvenais dzīvos spars, dzīvos prieks, un tad viss būs, kā saka, viss būs labi. Ja prezidents vada valsti, tad virsētis vada kaut ko mazāku, piemēram, dotā mirklī amatnieki. Mums ir vēl viens virsētis, kurš nodarbojās ar kara lietām, ja. Viņam ir apmēram 80 karavīru, kara draudze. Viņš ir karavīru virsētis, es amatnieku. Pamatā visa mana ekskursija balstās uz Latviju dainām. Tur ir faktiski viss izstāstīts, ja, un visas tās tradīcijas ir pieminētas. Latgalīcē mīto rūkā strašnoks nekē ķigras kūkā. Latgalietis ar mietu rokā briesmīgāks par tīģeri kokā. Tas ir no tā, ka latgaliešiem viens no cīņas instrumentiem bija miets. Daži puiši māka ar mietu. Viņi griež riņķi apkārt sev, pasviež augšā 3 metru augstumā, noķer atkal. Un ar šitādu mietu, ja tu kārtīgi sev apkārt griez, ja, pamēģini ar kādu tādu zobentiņu tikt klāt. Un otrs izjauc pretinieka kaujas ierindu. Kaujas ierinda ir ļoti svarīga lieta. Ja. Un ar tādiem mietiem ej iekšā, tur vairs ne vairogi nekas nenoturēsies, viss pa gaisu aizies. Laukos dzīvojot, tev viss ir jāmāk, ja? Tu visu laiku atrodies nepārtrauktā darba procesā, lai varētu sevi apgādāt, taču esi atkarīgs no laika apstākļiem. Pilsētā tev lietas līst vai nelīst, viņam vienalga. Ja? Tur tu saplūsti ar dabu, tu nevari dzīvot nošķirti no dabas. Ja? Tev vajag ar viņu kopā dzīvot un mācēt ar viņu arī sadzīvot kopā ar to dabu. Ar tiem pašiem modiem, ar tiem pašiem dumduriem, ja, un ar tām pašām puķiem. Tev vajag visu laiku mācēt atrast kompromisus starp dabas it kā slikto pusi, gan labo pusi. Tā ir interesanta dzīve. Es esmu kaislīgs sēņotājs. Vakarā, bez problēma, pāris minūšu laikā, tu jau esi, 20 minūšu laikā tu vari iet mežā, un pat tā sēnes varbūt nemaz tik daudz neinteresē, vai ne, bet tu vari, tā ir relaksācija, tu vari pastaigāties, vai ne, un tieši tāpat, vai ne, katram jau ir savs, vai ne, kādam zvejniecība, kādam ogošana, kādam sēņošana, tas tā. Un tas šeit ir, un šeit ir daudz maz dārziņu. Cilvēki godīgi joprojām konservē vai ne ziemai, vai ne produktus, vai ne kāds sīkums, ja? Bet es nerunāju šoreiz par ēšanu, ja? Bet es runāju par tādām lietām, kas kaut kādā veidā, nezinu, lielpilsētās tā nedara, vai ne? Tas arī tāds sava veida latvietiskums. Es arī runāju krieviski reiz pa reizē, vai ne, tāpēc, kā vai ne, pirmkārt, lai neizmirstu valodu, jo viņa noder, valoda ir jāuztur, vai ne, un tieši tāpat es runāju krieviski, vai ne, man atbilst latviski, vai ne, galvenais jau ir savstarpējā cieņa.
un cilvēcība. Ja mēs, cilvēks jau no tā nepaliek ne labāks, ne sliktāks. Brīžiem mēdzu pierakstīt savas domas dzējas rindās. Ja. Situācijas briest. Var gadu vai ne vispār tevi pat neviena doma neienāk prātā. Bet kaut kur jau iekšā viss slāņojas, vai ne? Un tā, kad sprūk vaļā, tad var pamostos 4 no rīta nakti, visi guļ, tuk uz virtuvi. Tu nevari, tu vienkārši nespēji gulēt. Un pēkšņi ir, un tad jau tajā brīdī ļoti ātri. Tad jau tikai pierakstās tas, kas ir izdomāts, kā viņš izdomājas, to es nezinu. Laikam zemapziņa. Darot visas šīs lietas, kuru vairāk, kuru mazāk, kuru mazliet varbūt labāk, kuru mazliet sliktāk, es esmu spējis joprojām palikt šeit. Es ar to lepojos. Kur tu isi boleleni, baltasko isadamis, ämoseni navaitsoi, attis munu baltu krak. Jäävät ne suu baltu kraklo, kur tu isi boleleni, ämoseni navaitsoi, attis munu tsapurei. Jäävät ne suu tsapureti, kur tu isi boleleni. Jošu mūsu apsavātu, tiešu tautas radīju, da pusceļā nādāju, šis rīdzētu mēģiņš, da vortīmi tāda brauču, it no seņā raudodam, vienu rūpu vārtus rārā, otru saukā asarā, man pīpīrā pamēsavā, otrs gaužu asarā, saki braudu tu no seņā, kas tev gauži raudodam. Voi diversi, vai muteța, voi te tatu mamule. Ni diversi, ni muteța, ni te tatu mamule. Tatu da si mana ceci, tas mani gauži rodē. Latgalē savā ziņā ir kaut kāds varenums, manuprāt, jo, atverot karti to pašu, tu vienkārši atver un tev žilpst acis, jo tur reāli ir visur ūdens, ezeri, upes, dīķi. Ceļš bija ļoti mīksts, tieši grants ceļš, un kalniņš uz augšu, kalniņš uz leju, un es tur ļoti mocījos. Un kalna romuļi ir 230 metri virs jūras līmeņa, un līdz ar to tas bija vēl, bet es tur nebraucu, es uzstūmu, es nevarēju vairāk. Tas tā kā katru dienu, tu reāli to pēdējo kilometru, 2, tu vienkārši jūti, ka tu tuņās būsi mājās un ir tā labā sajūta. Un arī šeit tā bija. Un tas, ka tajā kalnā jāuzstum, tur jau bija tā jau apsajūta, tu uzstums, kas tur 10 minūtes uzstumt, un tu jau varēji sakal atslābināties, to nebūs vairāk jāminās. Un tā ir katru dienu. Tas, ka tā māja ir kalna galā, un tas, ka tā ir kādreizējā Latgaļas āģis māja, un tas ir interesanti. Un ir prieks, ka var atbraukt un tā māja vēl ar vienu ir, ka tu viņā var palikt, ka tu viņā var gulēt. Tur viss ir. Tā nav varbūt to, ko var manīt pa ceļam, kad ir mājas sabrukušas, pamestas, tad šī māja viņa tiek uzturēta un tu vari tur vēl joprojām dzīvot. Ja tu reāli 15 dienas ceļā visu laiku līst, tad arī Latgalē visu laiku līj, principā. Un es nebiju tik tālu aizdomājies, ka tie zemes ceļi būs tādi, bet tie zemes ceļi bija drausmīgi. Ir tīpaši tajā vienā dienā, kad brauc un vienkārši tev nav kur braukt, viss ir dubļos, viss ir vienā trepē, bedrēs, slapš, un tu vienkārši nevari nekur pabraukt. Dažviet grims tā, ka netiek uz priekšu, jāstumj. Un tā, man liekas, es pat vienā dienā 60 kilometrus nobraucu pa tādu ceļu. Šeit bija pirmais tornis, kurā varēja uzkāpt, un tornis diezgan zīmīgā vietā pie 7 Daugavas lokiem. Ja uzkāpj augšā, var redzēt skatu uz 10 platu banknotu, kāds bija kādreiz zīmējums. Man laikam patīk vienam pašam, jo tad reāli nav ar vienu jārēķinās. Tu vari braukt tādā tempā, kā tu brauc, ja tev, piemēram, temps apnik, tu vari braukt lēnāk. Grūti gan spriest par to pašu Latgali kā kopumā, jo es jau braucu tikai gar robežu, principā, un es nebiju dziļāk Latgalē. Bet tas, ko es redzēju robežā, ir vietas, protams, kur ir ļoti skaisti skati.
tie paši lopi ganās, aitas ganās. Ir skaistas debesis, bija patrāpījās tieši vienā dienā ar visiem tiem lopiem kopā. Un tas tā, uzreiz lika visu laiku visu dienu braukt ar muti vaļā. Pēc tam nākamajā dienā brauc un tur nebija nekā. Tas varbūt kaut kā nedaudz no reģioniem mainās, jā. Kad mēs tuvojāmies vairāk Krievijas robežai, tad nezinu, no kā tas tā ir sanācis, bet tai Krievijas robežai tūmā nebija tik ļoti labas apdzīvotas vietas, manuprāt, ko es redzēju, novēroju. Ir prieks, kad ir tādi cilvēki, kas darbojās, un Latgalē tādi īstenībā ir ļoti daudz, jo, lai viņus apbraukātu visus, manuprāt, tur ar 1 dienu, ar 2 dienām, varbūt ar nedēļu pat nepietiek, jo podnieki tiešām ir daudz Latgalē, un ir prieks, kad ir tāda vieta kā amatnieku centrs Ludzā, kur tu vari to arī redzēt uz vietas. Prieks, un es pat klausoties šo podnieku, domāju, ka viņš tiešām tāds patriotisks, jo daudz cilvēku, kas vienkārši saka, ka tā latgaļu valoda jau ir pazudusi un kad jaunieši nerunā un ka nebūs cilvēki, kas runās viņā un ka viņi ir kaut kā jāmēģina glābt. Skaidri un gaiši pateicis, latgaļu valoda nekad neizzudīs. Kad jūs dzirdēsiet vārdu Ziemeļvidzemes pērle, tad tā ir Alūksne. Un tā tiek saukta aiz savā zaļuma, aiz skaistuma. Vismaz vienreiz ir vērts uz Alūksni atbraukt, lai mierīgi izstaigātu parku, pielikt rokas kaut vai pie tā paša glika ozolēm un sajustu spēku, veselību. Te ir manas mājas un te es jūtos ļoti labi. Un esmu savas pilsētas patriots. Tā ir. Skolēns un skolotājs pierobežā ir tuvāk viens otram. Mēs viens otru vairāk pazīstam un ir tā ģimeniskāk. Man patīk tas, ko es daru. Man patīk redzēt, ka bērniem acis deg un viņi nāk man līdzi. Un tas ir tāds fantastiskākais, jo viņi saprot, kad ir vērts kaut ko darīt savādāk. Man liekas, ka ir tik daudz samiksējies šobrīd kopā. Mūsu jaunieši izbrauc uz citām valstīm un atgriežās ar otrām pusītēm no citiem. Un tikai no katra paša ģimenes ir atkarīgs, cik viņš notur latvisko vai saviem bērniem māca latviešu valodu. Katrā ģimenē tas ir, jā. Cik katrs spēj un var. Un cik viņam iekšējā sajūta ir to noturēt.
Tur, kur es dzīvoju, ir vienkārši burvīgi dzīvot. Tuvākie kaimiņi kilometrus. Ir asfalta ceļš, tūlu piebraukt. Vienreiz nedēļā iet autobus. Klusums, miers, skaista daba. Man patīk gada ritumā skatīties, kā saule riņķo ap manu māju. Tad, kad es strādāju, es pat nezināju, kur saule lec un kur viņa riet. Tagad es zinu visu. Un tas ir tik nomierinoši un skaisti. Un cilvēki, kas brauc pie manis ciemos, es viņiem mācu neko nedarīt. Šūpot kājas šūpolēs un neko nedarīt. Es daru tā. Ieraugu, nofotografēju. Uzreiz, momentā ieraugu, jo tad, kad saule lec, tas mainās pa sekundēm. Tad, kad saule riet, tas mainās pa sekundēm. Tad, kad ir pilnmēnesis un migla, tas mēnesis stars iet. Bišķiņ ir bailes, jo jāiet ir ar statīvu ārā. Tad mēs ar visiem suņiem ejam uz lielā ceļa un tik skaisti. Tad ir migla. Tad ir Ziemassvētkos. Tad viss, ko bildēt, skatīties, ir tik daudz apkārt, ko varat. Es domāju, ka cilvēkam jāizmēģina daudzas lietas. Viņam rokdarbi var patikt, viņš var izgatavot rotas, viņš var vākt ārstniecību, savu ko darīt. Lai cilvēks varētu to savu interesi attīstīt, lai kļūtu par profesionāli, tad man liekas, ka var divus blakus darbus darīt. Un te pašā laikā var izmācīties augstskolā, un pēkšņi saprast, ka man to nevajag. Un tā ir ļoti laba arī pieredze, jo manā dzīvē ir tā, ka visu, ko esmu darījis, ko man vecāki mācījuši, katra lietiņa noder. Katra lietiņa noder. Pierobeža un tā pilsētiņa, viss tas ir tāda kā ģimene, kad viens otru pazīst, un tur ir tie savi plusi, kad viss ir tā mierīgāk un viss ir pa vienam, viens vēsturnieks un viens mākslinieks un viens zobārsts, un viss ir pa vienam. Gan tā dzīvesvieta, kuras es izvēlējos te Ruensmuižā, gan arī visās citās lietās man vajag tādu zināmu brīvību. Tas darbs, ko es daru, tas es esmu atradis tādu ceļu, veidojot kaut kādus maziņus darbiņus, kaut kādus svečturīšus un tādus. Es tur vienmēr kaut ko tīri tehniski atklāju, kaut kādu paņēmienu, kaut kādu tur, kā viņš izskatās, kaut kādu fragmenti es atklāju, tā pulējot un tā skrāpējot un tā tur dedzinot un visādas trakas lietas metim, jā. Lielākoties ir veidojot tos darbus no tā kā tamborējot tikai no metāla un metinot, tas ir no maziem metāla kaut kādiem fragmentiņiem veidojot, audzinot lēnām kaut kādus tēlus, abstraktus vai reālus. Man tapa viens tāds liels darbs, Ingas Gailes dzejolis, kas bija par tādu tēmu kā aizbraukšana no Latvijas. Tāds 4,5 metru gara metāla plāksne. Un tur iekausēts tas dzejolis. Tā ir saucēts aizbraucot. Patriotiskākais dzejolis latviešu literatūrā tagad. Viņš ir uzstādīts tā nevis kaut kādā industrijā, nevis kaut kādā pilsētā vai kaut kādā apdzīvotā vietā, bet uz lauka vidus, kur tāda tipiska latviska ainava. Un, kad skatās cauri tam tekstam, tad tur pat pieiet klāt. Tur fotografēji skaties, ka tā interesanti veidojas. Piemēram, tu domā, ka tu esi kas īpašs un aizbrauc uz vidusjūru, bet tu būtu kas īpašs, ja paliktu šeit un atklātu to, kas ir tavs uzdevums šajā zemē, šajā tautā. Un es tur skatos, tur tas teksts, un tur var redzēt aizmugurē, tur tāds lābības lauks, tur tādi koki. Un tad nofiksē, noknipsē, un tad, tas arī ir tas latviskais.
Ja Kurzemē ir jūra, tad Zemgalē ir līdzenumi, Latgalē jau ir Paugura un Vidzemē. Paugura vairāk ar priežu mežiem un ar skaistiem skatiem. Un tas, kas ir ļoti forši, kad ir arī daudz skatu torņu pa ceļam, ka tu vari pakāpt augstāk un pavērot visas tās ainavas. Daudz cilvēku saka, un es arī piekrītu, kad latvietis ir tāds tā kā nedaudz bravūrīgs. Latvietis ar latvietis savā starpā grib konkurēt. Grib nedaudz būt vienmēr augstāks par otru. Tajā pašā laikā, jā, latvieši arī ir ļoti draudzīgi. Un draudzīgi tieši tajā brīdī, kad ir kādi, piemēram, pasākumi, tradicionālie svētki. Latvieši vienmēr sajiet kopā ar dziesmu. Latvieši vienmēr kopā dzied, tāpēc ir arī dziesmu svētki, un tā ir mūsu tradicionālā vērtība. Nu, ja arī tu esi no Latgales, no Malēnijas, no Sēlijas, un tev ir valodas īpatnības, tad arī runāt tā, jo tā ir tava dzimtā valoda. Un, es domāju, ka ir daudz jāpastāv par Latviju. Ne tikai ievērojot tradīcijas, bet arī stāstot citiem par Latviju un par Latvijas dabu. Ir ugunskurs, ir svaigs gaiss, nav duša. Tā kā šobrīd esam pie upes, tad var nomazgāties upē. Un tā kā visas iepriekšējās dienas ir līs, tad ūdens ir ļoti augsts. Bet nomazgāties vajadzēja, un es to arī izdarīju. Principā forša duša bija. Ēdiena gatavošana ir principā tāda pati kā vienmēr. Plītiņa un viss tiek gatavots uz gāzes. Varbūt, ja tāds būtu 20 dienas, 23 dienas, visu laiku ārā, tad ēdiens tik gatavots savādāk, ja tas būtu parasts podiņš, kur var vienkārši ugunī sildīt. Parasti mēs vakaros dzīvojam dzīvokļos, mājās, telpās, iekštelpās, tad visu laiku gaisma ir savādāk. Tā sajūta šeit vienkārši ugunskurs, no tā ugunskurs, cik tā gaisma ir, tik ir. Jāguļ teltī, jāguļ ārā, līdz ar to ir vēsāks nekā iekšā. Nu, ir jau forši, ka tev ir tas komforts visu laiku, bet vajag arī iziet no tās komforta zonas un vajag pagulēt tajā teltī, jo tas ir piedzīvojums savā ziņā. Tas viss sākās ar to, ka es jau bērnībā daudz ar ģimeni ceļoju, un es dzīvoju laukos ļoti bieži pa vasarām. Un tāpat tās arī tur pa reģionu pabrauc ar velosipēdu, cik tur varēja pāris kilometrus no mājas tālāk kaut kur. Ja kādreiz tā bija viena diena, tur iziet kaut kur pa mežu pastaigāties, tad tagad jau es mierīgi to var darīt arī mēnesi.
es vienkārši saprotu, ka es to varu izdarīt. Tas viss arvien vairāk un vairāk apaug ar manīm, un es sapratu, ka tas ir tas, kas man patīk, un tā ir sirdslieta. Un katru dienu vien vairāk jau arī krīt azartā. Ar to, ka tu gaidi, tu redzi 1000 kilometru, tu redzi 1200 un visu laiku gribās vēl un vēl un vēl. Tie 1500 kilometri, kas ir šobrīd nobraukti, priekš manīm tas ir daudz, jo es nekad nebiju tik daudz nobraucis. Manuprāt, kaut kāds 400, izšķīt pāri kilometri bija lielākais, ko es līdz šim biju nobraucis. Tāpēc es pirms vispār izbraucu, es ļoti bažījos par sevīm, vai es varēšu aizbraukt, nobraukt, vai man nebūs tā, ka es kaut kur kritīšu grāvī un viss, kas notiks ar mani ķermeni, vai man nesāks kaut kas sāpēt. Bet ar katru dienu braucot un saprotot to, ka man vēl joprojām nekas nav noticis, velospēdam nekas nav noticis, tas liek justies labi. Un tagad tas ir forši, ka tu esi nobraucis tik daudz kilometrus. Un tu apzinies, ka viņi būs vēl drusciņi vairāk.